Ko darīt, ja vēl vakarā tik ļoti gribas kādu iepriecināt un aizsūtīt dāvaniņu? Vest ar taksometru ārpus Rīgas sanāks dārgi. Pasta pakalpojumi pieejami tikai darba laikā. Labs risinājums ir pakomāta izmantošana. Our parcel terminals, as you see, are located outside, so you can easily access them 24/7. And our statistics already show that people are very willing to come in the morning and in the evenings when the shopping centers are closed. So that it's easy for them to reach their parcels. We also have a 7-day keeping time in the parcel machines. So in this case, you are on a holiday or you can't access your parcel immediately, then you can also go there whenever it's comfortable for you during 7 days period. POS 24 pakomāti izvietoti lielu tirdzniecības centru tūmā, lai klientiem būtu izdevīgāk saņemt vai aizsūtīt savu preci. Pakomāti ierīkoti ne tikai Rīgā, bet vēl 11 citās Latvijas pilsētās. Kā ar to rīkoties? Skaties, šis ir tavs kods, ja? Jā. Tu pa priekšu nospied podziņu, pieskaries, lai sāktu. Tagad saņem un spied savu kodiņu iekšā. Jā. Apstiprien. Lūdzu, tu tiec pie dāvaniņa. Paldies. Tad jāvar cietīt, jā? Jā. Nu ko, izskatījās sarežģīt? Nē. Lūk, un sakiet, kādas priekšrocības jūs saredzat šajā tēmā? Ziniet, mums aģenti strādā rajonā, un tā kā viņi mēnesī reizi vai retāk brauc uz Rīgu, un tā kā kaut kādas preces, kuras jāremontē vai kaut kā tam līdzīgi, viņi nosūtīja ar šo pakalpojumu palīdzēja, jā. Un tā kā mums rītā no remonta būs tā prece, mēs viņu atkal attiecīgi sūtīsim apakaļ viņai uz rajonu. Tas bija vienas dienas laikā, viņi atnāca no Ventspils uz Rīgu. Apstiprināt nospied? Tarā! Dāvaniņa! Protams, ka izdevīgi tā jau vajadzētu piemērīgam. Sūtījumu saņemšana uz pakomātiem ir daudz lētāk par kurjeru pakalpojumiem. Piemēram, līdz šī gada beigām jebkuru sūtījumu piegāde no pakomātu uz pakomātu Latvijas teritorijā maksā 1,99 centīmus. Then we have 147 parcel terminals all around Baltics, and you can send and receive from one to another in any of our Baltic countries. So if you have friends or relatives also living abroad, so you can send there our parcels. Šī gada 3. ceturksnī vidējais sūtījumu apjoms mēnesī POS 24 tīklā Latvijā palielinājies par 200%, salīdzinājumā ar gadu 2. ceturksni, liecina uzņēmuma apkopotā informācija. A lot of people sending clothes, all B2C and also C2C. We have toys, we have electronics, and we are also very popular among people who are ordering from stores which are selling erotic goods because of the anonymity. POS 24 ir piemērots Rīgas gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, kas darbojas internetu vidē, jo tas sniedz iespēju paplašināt tirgu, sasniedzot klientus visā Baltijā. We have signed contracts with probably all the biggest Latvian e-shops like Xnet, 220. We also have collective websites like Zizu, Perkam Kopa, and so I think we are heading for all Latvian e-shops, so if you're not in our list yet, then please join us. Andris Damburs, Labvakar, Latvija!